salikta laiva. Viss, protams, vēl nav. Bet minkota ir savā vietā. Nu, kaut kā tā pagaidām izskatās laiva. Es jau jūtu, ka man sāk palikt pa maz vietas. Tas ir tas, kāpēc man šīs laivas ļoti patīk. Jā, maz vietas. Jā, ir tādi čakarīgi aspekti, bet tas ir nenormāli stabils. Viņas ir stabilākās laivas, kādas ir. Var no viņas tikai izkrist ārā. Laiva apgāzties. Nē. Sveiciens! Ja interesē, ja gribās sākt jaunu sezonu, ar Porsche pārbaudīt ļoti daudzos aspektus. 4 gadi laivu šogad, bet nē. Droši zvani. Labi, labi. Nu ko, mašīnīta pelnījusi. Dodamies nelielā piedzīvojumā. Ar neko daudz baigi nefilmēja, lai viņa jau rekur pieķēdēta. Mēs te kopumā pavadījām jau kaut kādas 3 stundas. Paldies Madonas Baltas meitenei, kad sakārtoja visu apdrošināšanu. Visa, kā var redzēt, piekabe vēl ir uz poļu numuriem ar Lietuvas un Latvijas apdrošināšanu. Nu, tā kaut kā mēģināsim tikt mājās. Paldies puišiem Manfredas un Martīnes, kad visu pastāstīja, izstāstīja, parādīja arī savu sacensību laivu, pastāstīja, kas būtu jāņem vērā eksploatējot šo laivu. Baigi forši, tā kad es domāju, jaunā sezona sāksies super labi. Ja kāds grib zināt, kā tiek realizēta centrālo ruļu piedzīšana pēc fakta, tad tieši šādi zem laivas jālien iekšā. 5 stundas jau, 5. Bet izskatās, ka finišs jau ir tuvu. Nu ko, dzinējs bija ieziemots, visu ziemu nostāvēja garažā pie mīnus temperatūras. Ieziemoja dzinēju pie Boat Shop, un šī būs arī pirmā palaišana. Kā man stāstīja, nekas diši nav jādara. Uzpumpē tāpatās degvielu un tik. Ar pirmo. Un neaizmirstam par drošību, jā? Hei, nu ko, ir pienākusi tā diena, ka jāsāk kaut ko lipināt laivai klāt. Bardaks ir neaprakstāms. Jā, šis un vēl daudz kas cits, nu, tiks uzliks laivai virsū, bet, protams, nav ne ņeržas skrūvju, ne hermētiķu, nekā, bet nu tūlīt mēģināsim kaut kā izlīst no situācijas ārā. Valkam drusku vadus. Laivā vispār diezgan labi pārdomāts. Kanālu daudz, caurumus apborēts daudz, bet daži ir tādi, līdz kuriem ļoti grūti tikt. Un dažkārt, kad jāizvalkā tie vadīt, īpaši tādās vietās kā stūri, ir jābūt baigajam akrobātam. Tas notiek aptuveni tā. Lai aizsniegtos ar roku līdz pašam stūrim, jāielien kaut kā šādi. Kaut kā tā. Tāda mums te situācija, ļoti maziņas skrūvītes, jā, un ļoti gara kante. Un aizmugurē vajag taku uzgrieznīti uzlikt šādu te. Tāpēc, ka mēs liekam ar vidnī. Jā, un tas nav iespējams, un tāpēc mēs darām tā. Pirksts ar silikonu.
pielīmējam pie pirksta uzgrieznīti. Tā, šitās divas ir, nu mēģinam šo. Un tagad jāsatausta. Un tad, kad ar 17. reizi tu uztausti, tad ir bingo! Hei, nu ko, solīts darīts, 29. aprīlis, rīt ir 30. datums, un pēcpusdienā es dodos prom uz Usmu, lai ar spicajiem čaļiem atklātu šā gada spinningošanas sezonu, bet es solīju video par laivu. Domāju, ka video sadalīsies divās daļās, šobrīd laiva līdz galam vēl nav gatava, varu pačukstēt, ja viss izdosies, viņas izskats mainīsies kardināli, bet ja viss izdosies, cerams, ka izdosies. Turam īkšķus. Bet pagaidām, tik cik darba šobrīd ielikts, to es jums varu parādīt, pastāstīt. Šobrīd laiva ir otru reizi ūdenī, reāli kopš nopirkšanas brīža, jo visu laiku bija lieli vēji. Tad parādījās baigais augstums, jā, pa naktīm un no rītiem bija mīnus grādi. Pie tam pusotru nedēļu mocījos ar puņķiem līdz zemei. Un nu, tikai tagad sāku kaut kā ķepuroties ārā uz strīpas, lai uz pirmo datumu būtu formā, kā saka, jā, un vilkt lielās līdekas, bet jā, tātad par laivu. Nu tā, es te esmu iebraucis tādā aizvējā, jā, galīgi paša ezera galā, jo tur aiz līkuma pūš aptuveni 15-18 un ir viļņi ar baltajiem galiem. Bet, teiksim tā, atbraucu uz šeini diezgan stabili. Ātrums, protams, nebija tik liels, jā, kā bezvējā, bet savus, man liekas, 36 km/h ar 20-nieku, nu jau principā gandrīz pilnībā nokrautu laivu, jā, vienītī. Es tā kā sasniedzu. Nu tā, divos vārdos, pāra laivu. Tātad, stikla šķiedrs, River Fox, 420 izmērs. Laivas garums īstenībā ir 4,17 cm, platums, ja nemaldos, ir 1,70 m no borta līdz bortam. Nu, pa vidu, protams, ir mazāk, jā. Runduku ir pietiekams, borta augstums 62 cm, bet īstenībā ir nedaudz augstāk. Starp citu, man ir netīrs pirksts. Jā, nu ko darīt? Tāda dzīve. Grīda taisna, te ir tādi nelieli pacēlumi, vieta ir tādiem diviem pakaniem un vēl paliek vietiņa Big Bite spainim, ja? Ar mānekļiem. Iekšējais borta augstums 52 cm. Tātad, nu sāksim padruskai. No priekšas gala, jā, minkatu, jūs jau šo redzējāt, tieši tā. Viņa stāvēja man uz dulkāna, tā pati, 12 volti, 55 LBS, pēc remonta, pēc saduršanās ar kaut ko metālisku pagājušajā sezonā, bet viss strādā, viss labi. 4,5 km/h viņa velk šo laivu un nav nekādas vainas. Uzmontējās viņa te ļoti labi, te ir speciāls pastiprinājums, daudz biezāks materiāls, nekas te nelokās un viss stāv diezgan stingri. Bet ir viens bet, līdz ar to, līdz galam nevar attaisīt šo te runduku. Nu jā, ir tādas problēmas, katrs motors ir drusku savādāks, katru var nolikt nedaudz savādāk, es sagribēju šādi, jo šis ir vienīgais slapjais runduks visā laivā. Nu, nosacīti slapjais, ja? Tātad tur ir notecīte šajā te vietiņā, un šis runduks ir domāts priekš enkura, un priekš striķiem, štropēm, nu viss, kas var palikt slapš, jā. Nu, varbūt lietas mēteli tur var iemest iekšā. Katrā gadījumā tādas lietas, kuras paliek slapjas, kurām vajadzētu notecēt, un kurām nav bailes no samirkšanas. Tālāk. Kas mums te ir paslēpies? Te mums ir paslēpies 120 Ah akumulators. Jā, tas ir litija dzels fosfāta ķīnietis, tāds pats kā Alexam, Keepors.
Sezonu pagājušo man visu nostrādāja, kolēģim arī tāds pats, arī sezonu pagājušo nostrādāja, šogad, laikam, vai pagājušās sezonas beigās tika iegādāts otrs, pagaidām ne ar vienu nav nekādas vainas. Nu, kā būs tālāk, redzēsim. Pagaidām izmantojam šādu, viņa pietiek, lai darbinātu šo te aparātu un šo te aparātu, principā 2 pilnas copes pa 8-10 stundām. Jep. Un nevis uz enkura stāvot, bet braukājot pa ezeru. Tā kā tā. Jā, vietas te vēl palicis. Te arī mums ir melnā kaste. Jā, tas ir attiecās uz šo. Vadi pagaidām iet tā kā iet. Viss ir testa režīmā. Jā, te vajadzētu šo te pagarināt, vajadzētu paslēgt un tur tā un šitā un vēl štekeri uzlikt un slēdžus salikt. Bet pagaidām testa režīmā neesmu elektriķis, bet gan tikai elektriķa dēls. Tāpēc pagaidām tā kā tā. Un aizslēdzam ciet, lai nevibrē. Baigi stingrais, starp citu. Jā, rekurs smuko uz līnīti Riverfox. Tas ir rakstīņš Riverfox. Par lampiņām drusciņ vēlāk. Te mums ir Fāstena turētājs uzlikts. Tās arī ir atceļojis no tā paša Dulkāna. Vienu es atdevu līdzi jauniem īpašniekam kopā ar laivu. Otru paturēju sev, lai varētu nostiprināt iPilota šo te kāju. Un pārvietojamies tālāk. Kas mums te ir? Te mums ir draugs Garmins. Šobrīd viņš ir izslēgts, kā jūs redzat. Jā. Devēja gals man te patās rokās. Testēju, kā viņš te uzvedīsies, kā viņš te vibrēs, kā viņš te turēsies šai vietā. Vadi ir savalkāti, principā jāuzliek tikai kruķis, ja, rotators un var slēgt iekšā. Tādā ziņā. Bet, lai viņu te uzmontētu, nu nācās diezgan pacensties un godīgi sakot, pagaidām līdz galam neesmu vēl apmierināts ar rezultātu, bet idejas ir, kā visu mainīt. Tātad nācās griezt ārā te šādu te lūku. Ir vadi pagaidām, jā, pagaidām viņi tur ir vienkārši ielikti, iemesti, bet nu nekas nav patstāvīgāks par pagaidu variantu, kā jūs visi zinat. Visas skrūvītes, kas ir skrūvētas šai laivā, ir uz hermētiķa, jā, ne tikai tāpat vien pieskrūvētas. Tātad vadi iet no akumulātora, iet caur šo te nišu, iet iekšā un iziet visi te. Te mēs uzlikām tādu aizsargu un apakšā zem aptuveni no šeienes, sākot zem šīs te vietiņas ir pieskrūvēta diezgan pabieza finiera plāksne, tā lai šis te rama stiprinājums, kurš ir apgriezts kājām gaisā, kā jūs redzat, jā, kājām gaisā, tieši tā. Lai viņam te ir lielāks atbalsta punkts, lai tā virsma ir drusku cietāka, lai viņš te labāk turās, jo ja pieskrūvē viņu vienkārši pataisno pie stikla šķiedres, nu, manuprāt, materiāls tur ir paplāns. Kaut gan lietuviešu kolēģi teica, ka nē, viss kārtībā var skrūvēt, nu, man likās, ka bišķīt paplāns tomēr. Tāpēc mēs viņu nedaudz pastiprinājām. Nu, nekādu problēmu neredzu, lai vajadzīgajās vietās pastiprinātu stikla šķiedra laivu. Man liekas, tas ir pilnīgi normāli. Ejam tālāk pa bortu un nonākam līdz manam vecajam Laurencam. Jā. Te, kur var redzēt, kā mēs te stāvam uz enkura. Jā, tas arī man atceļojas no tā paša Dulkāna un pildīs principā kartplotera funkciju un arī sānskata funkciju, jo ar šo te draugu komplektā 56. devēju es neņēmu. Man nepatīk, kā viņš izskatās. Man liekas, diezgan čakarīgi viņu ir noregulēt. Varbūt es nemāku, rakstat komentāros. Zinu, ka cilvēki strādā, māk. Nu, mums pagājušajā sezonā ar kolēģi īsti nesanāca. Kaut kas sanāca, bet man nepatika tas, kas sanāca. Tāpēc pagaidām devītnieks stāv te patās uz sava kronšteina, tikai drusku pārtaisīts. Nu, kā teikt, šī jau ir pārbaudīta sistēma, tā man bija arī uz Dulkāna. Uztaisīts viņš ir grozāms. Jā. Kaut kā tā. Protams, arī tādā plaknē var grozīt. Nu, var grozīt kā vēlies. Jūs teiksiet, a kā tu sēdēsi te un tik tālu tev ir pano un kā tu ar viņu strādāsi? Ļoti vienkārši. Šobrīd tiek konstruēts speciāls sēdeklis, kas stāvēs šitien. Viņš būs saliekams un ieliekams tepat rundukā. Tad, kad man nevajag, tad mēs strādājam klasikā. Es vispār šo ekrānu virsū nelikšu, strādāšu tikai ar šo. Klasikā, droši,
Visa laiva brīva, staigā un ķer. Tagad man vajadzēs paķert ar Life tehnoloģijām. Es te nolikšu savu beņķīti, apsēdīšos virsū. Tas izskatīsies aptuveni šādi. Ekrāns man ir izstieptās rokas attālumā, rotators būs pa rokai un aiziet. Otrs cilvēks savukārt stāvēs aptuveni šeit. Viņš redzēs gan rotatoru, viņš redzēs gan ekrānu. Viņš stāvēs man drusciņā iz muguras, līdz ar to tas viņam atvieglos tēmēšanu un mešanu. Nu, man liekas, šis bija tāds ideālākais variants, ko varēja izdomāt, lai arī izsvarotu laivu. Jo tad, kad sēž 2 cilvēki aizmugurē, tad, kad motors būs nākamais, kas būs vasaras vidū vēl uz 10 kg vai pat 15 smagāks, un vēl tur saliks visas mantas, mānekļus un visu pārējo pielies pilnu bāku, ziniet, draugi, šai laivai purns sāk celties gaisā. Līdz ar to mēs izdomājām, ka tad, kad strādās ar Life tehnoloģijām, strādās te pa vidu, otrs cilvēks stāvēs aptuveni te. Līdz ar to mēs diezgan spēcīgi izsvarojam laivu un svaru pārnesam vairāk uz laivas vidu. Man liekas, risinājums foršs, vietas pilnībā pietiek. Aptuveni tāpat arī notiek kastrā. Kad tu brauc, tad tu brauc. Kad tev vajag paķert ar Life tehnoloģijām, tu aizej uz priekšu, apsēdies un ķer un strādā. Nu, skatīsimies, variantu ir daudz. Ir pat bijusi doma drusku pārtaisīt laivu, uztaisīt kā Astrai 2 beņķus šeit, tādus drusku lielākus, un uzlikt ekrānu vienkārši pašā priekšā. Varbūt pēc pirmās sezonas tā arī būs, bet pagaidām tā. Tālāk. Aizmugures laivas daļa. Kas mums te notiekās? Mums te ir daži runduki. Tātad šis te runduks. Arī sausais, kā gandrīz visi izņemot vienu šai laivā. Diezgan dziļš, principā līdz elkonim. Te man ir ieliktas abas glābšanas vestas, jo runduks ir līdz pat šejienei. Jā, viņš ir ļoti garš uz iekšu. Principā viņā saliktā veidā ieiet spinningi, man liekas, līdz 2,20 vai 2,30 garumu. Būs jāpamēģina, bet nav man mērķis pārvadāt spinningu šajā rundukā. Šis runduks būs tiešām tāds glābšanas vestes, tad varbūt kaut kāds drēbju komplekts, varbūt kaut kādi instrumenti, paika, jā, nu kaut kas tāds. Mānekļu šai rundukā nebūs, jo baigi negribu, lai šajā pusē būtu vēl vairāk svara nekā ir šobrīd, ja? Jo tā jau kā šajā pusē sēžu, labāk svaru mēs pārnesīsim uz šo pusīti. Visas mūsu smagās džīgalvu kastes, visi svinu krājumi, visi stāvēs te, lai drusku līdzsvarotu to visu padarīšanu, jo, godīgi sakot, šobrīd mana makšķerēšanas soma svēr aptuveni 25 kg. Ja? Nu, ļoti labi, man liekas, viņa te iedarēsies. Protams, viņa sadalīsies pa šiem bakaniem, viņa sadalīsies te iekšā, un jūs zinat, jo vairāk vietas, jo vairāk to vietu, kā saka, piestūķēt var ar kaut ko, un viņa 100 punkti arī tiks piestūķēta. Līdz ar to, te ir vēl viens runduks ar smukām cepurītēm. Es par viņām galīgi biju aizmirsis. Lietuviešu kolēģi man viņas uzdāvināja. Te vēl ir šāds te pultī. Super, labi, paldies. Kā var redzēt, jā, vēl drusku no stikla šķiedras vēl drusku viss balts ir, būs laiva vēlreiz jāmazgā. Bet jā, visos rundukos ir tāda lieta kā tādas kastītes. Nu, man liekas, ļoti forši un ļoti parocīgi vienkārši salikt kaut kādus ejošos mānekļus, kaut kādas karabīnes, vēl kaut kas, viss, kas vajadzīgs par rokai, ja? Bet viss, kas vajadzīgs tādam, teiksim, ilgstošākam laikam, ja, periodam, tur, piemēram, gumijas, mānekļu, šīs te paciņas, jā, var, piemēram, stāvēt droši tur, vai arī, kastes ar mānekļiem, jā, arī. Es domāju, ka te ieies diezgan daudz kastes. Kādas, 3-4 lielās kastes ielīdīs. Rundukiem ir arī tādas bremzītes, bet ne visiem, diemžēl, jā. Šim nav, priekšējiem arī nav. Īsti nezinu, ar ko tas saistīts, bet, jā, tie tādi skaļāki. Līdz ar to viņiem arī tie slēdži tādi stiprāki, stingrāki. Šie te sānu runduki ir ar tām bremzēm, līdz ar to
arī slēdži viņiem tādi drusku vājāki. Nu, varbūt tāpēc, ka viņi paši pa sevi ir klusāki. Nu, nezinu, kaut kā tas tā ir izdomāts. Nu, labi, lai tā būtu. Skatāmies tālāk. Te ir otrs runduks, padomājāt jūs, bet nē. Kastīte te ir, bet īstenībā tas ir laivels. Tas ir zivju laivels, jā, rekur var ūdeni nolaist. Rekur tur apakšā ir sūknis, ir arī recirkulācija un rekur viņam ir vadība. Šobrīd masa laikam ir ieslēgta, pārbaudīsim. Jā, masa ir ieslēgta. Nu, jā, laivels. Rekur viņa poga. O! Aptuveni tā tas izskatās. Tagad būs jālai ārā. Bet nu labi. Starp citu, šis varētu būt neslikts veids, kā izsvarot laivu. Piemēram, jūti, ka tu brauc viens pats, jā, un tu esi smags, un tā laiva drusku uz vienu pusi tu paņem, piepildi laivelu ar kaut kādiem 35-40 litriem ūdens, un viss, laiva iztaisnojas, viss kārtībā. Tā kā jā. Principā, jā, ja ļoti gribi, zivtiņu te var saglabāt, nu tā kā lielāko daļu zivju es laižu atpakaļ, tad, nu, kā teikt, kādas izredzes te būtu zivī. Nu jā, kaut kādiem mašukiem, varbūt kādam zandartam ļoti karstā dienā, un tad, kad man viņu gribās uzcept, varbūt te būs iespēja pabūt, bet jā, nevairāk. Slēdžu panelis. Šī ir masa, padomājāt jūs, bet īstenībā nē. Es neesmu elektriķis, bet elektriķa dēls, bet tomēr drusku no elektrības kaut ko saprotu, un man liekas, ka viņš ir pieslēgts pie plusa un izslēdz ārā plusu, nevis masa, bet jebkurā gadījumā, jā. Kas mums te ir? Mums te ir tātad laivels, jā, uz cirkulāciju un piespiedu kārtā, tātad tālāk mums ir gaismas, jā, mums ir gaismas, nu redzēt, naktī, es domāju, spīd diezgan labi, 3 ledi, topuguns, kas ir šobrīd paslēpusies tur rundukā un ieliekās iekšā te speciālā vietā, un bilžu sūkņa. Šī te sūkņa piespiedu un automātiskais režīms. Šobrīd stāv manuālais. Pārslēdzam. Nē, šobrīd stāv automātiskais. Kaut kā tā. Drošinātāji, nu un skatāmies, kas mums te ir iekšā. Iekšā mums te ir bāka. Bāka nav liela, ja nemaldos kaut kādi 12 litri, bet ar to pilnībā pietiek, lai ezeros, kuros es makšķerēju, pat arī, ja tā būtu Daugava, tās ir, nezinu, 3 pilnas celpes. Un pagaidām maziņš vecs akumulators tikai, lai pārbaudītu, vai viss kārtībā, vai viss strādā, vai visi slēdži darbojās, vai ehaloti darbojās un tā. Pagaidām viss darbojās, viss ir labi, līdz ar to es domāju, ka es paredzēšu nopirkt lielāku akumulātoru, kaut kādu varbūt 80-nieku, varbūt 100-nieku ielikšu iekšā, skatīšos pēc tās vietas un, protams, arī lītija dzels fosfāta. Nu, kaut kā visamā tā. Paklājiņš, jā, man vēl te tāds baigi foršais virējs, kura neķerās mānekļu āķi, bet man pateica, ka labāk jau maini viņu nost pret kaut ko citu, jo tad, kad viņš samirks, tad viņš ļoti stipri uzsūc ūdeni un viņš ļoti ilgi jāžāvē. Tāpēc tas nav nekāds tur speciālais paklājs. Nu, viņš ir speciālais, kā viņi to pozicionē, bet lai neķerās āķi. Ja? Ātri žūstošais viņš viennozīmīgi nav. Kaut kā tā, pagaidām vecais 20-nieks, Daihatsu, bet drīzumā te būs uzlikts 30 zirgaspēku motors, tā lai laiviņa ar 2 cilvēkiem, ar visu ekipējumu, kas viņai nepieciešams iekšā, attīsta savus 40 km/h. Principā mērķis ir tāds divatā ar pilnu ekipējumu attīstīt 40-nieku. Pat nelielā vējā. Ja? Tas būtu baigi forši. Pagaidām ar šo motorīti, diemžēl nē. Bet, jā, pirmajam laikam arī 35, 36, man liekas, ir ļoti labi. Iesēdīsies otrs cilvēks, būs kaut kādi 33. Labs ir, braucam ārā krastā, vējš sāk pūst stiprāk un paliek arī diezgan vēs. Pulkstens ir 7:30, man vēl jāpaspēj salikt šis video, teiksim tā, viņa pirmā daļa, jā, laivas tāds gatavības starpposms. Un, lai solītais piepildās un jūs viņu redzat jau 30. datumā, tas ir rīt ap pusdienlaiku. Dodamies pāri visam ezeram, vēl uzfilmēšu kaut ko, pastāstīšu par piekabi.
Nu ko, esmu ārā, nenofilmēju. Drusku man te patraucēja. Veči te ilgi nevarēja uzdīt laivu virsū. Pirmo reizi pats vienītī uzdinu laivu uz piekabes. Un ziniet ko? Easy peasy. Vienkārši iebraucam, nu normāli. Nu tā, nu baigi dziļi, nē, nu. Es varu pateikt, cik dziļi es iebraucu. Aptuveni šitik. Jā, nu cik te ir, bet 45 cm ūdeni aptuveni es iebraucu. Varbūt varēja pat tik dziļi nebraukt. Uzmetu lociņu. Vieglā gāzītē vienkārši starp šiem te diviem te stabiņiem trāpīju iekšā. Viņi smuki mani ievirzīja tā kā vajag, uzdevu gāzīti un smuki atdūros vienkārši pret priekšējo to gumijas atsitēju. Nu, kas ir šis te? Pilnīgi pret viņu atdūros. Vienkārši super. Ja? Motors pieskārties te nevar. Dziļuma. Ja es esmu iedzinis šādi te piekapi, tātad motora 100 punkti dziļuma būs pietiekami. Pilnīgi normāli. Nezinu, tas man aizņēma kaut kāds 2 minūtes. Labs ir, pirmai sērija pietiek par laivu, ja? Gan jau redzēsiet vēl visas sezonas garumā par viņu ik pa laikam kaut ko, kā tik būs kāds jauninājums, tā likšu kaut ko ārā, gan TikTokā, gan Facebookā, gan YouTube arī redzēsiet. Bet visā visumā vēl ir pie kā strādāt, vēl ir ko padarīt. Šur tur vadi, šur tur tas, šur tur šis, jā, pagaidām tādā testa režīmiņā, bet man patīk. Man pagaidām patīk, kā tas viss notiekās. Laiva diezgan stabila, man likās, ka viņa šūpāsies vairāk. Ne. Seko līdzi kanālam, seko līdzi TikTokam, seko līdzi Facebookam. Es domāju, šī sezona būs ļoti spilgta, ļoti notikumiem bagāta un gan jau arī lomi neizpaliks. Tāpēc, ja vēl neesi piesakojis, obligāti piesako. Ieliec arī zvaniņu, lai saņem paziņojumus par jauniem video. Ieliec laiku, ja patika un neasakas.